Šodien Ojāra Vācieša 91. dzimšanas diena. Un sveicu jūs visus Ojāra Vācieša mājā. 1979. gada oktobrī savā 79. gada 19. burtnīcā īsi pirms savas 46. dzimšanas dienas Ojārs Vācietis rakstīja saviem lasītājiem. Tas ir mums. Ja cilvēki jūs zinātu, cik daudz es esmu paņēmis no jums, man gaisa pils par īstu kļūst pie jums, un man nekā nav bīstama pie jums. Es nevaru būt paredzams, es nevaru būt saredzams, es nevaru būt piesaucams, es nevaru būt padzenams, es nevaru būt dzīvs un brīvs bez jums. Tā Ojārs Vācietis savu dzejnieka likteni ir atstājis mūsu lasītāju rokās. Un tādēļ mēs ik gadu tiekamies Ojāra Vācieša dzimšanas dienā, piemiņas dienā, šajā viņa mājā, no viņa mantotās cilvēcības siltumā. Un mēs te muzejā to esam no visas sirds centušies glabāt. Un priecājamies, ka to mums atļauj Ojāra Vācieša ģimene, Žanis, Iveta, Mārtiņš un tālumā dzīvojošā Marta, pārējie un 6 Ojāra Vācieša mazdēli. Šodien mūsu pateicība Vāciešu ģimenes pavardu sargātājai šobrīd Ivetai un visai Vāciešu ģimenei. Pēc tradīcijas Ojāra Vācieša dzimšanas dienā gribam jums rādīt vienu talantīgu Pārdaugavas jaunieti. Vai viņa vispār vēl ir dzīva? Novembra rītā izpūš siltumu. Dvaša apliecina dzīvību. No rīta spogulī, ieslēdzot gaismu, zīlītes samazinās. Viņa vēl redz. Asinis pulsē dzīslās. Sirdspuksti. Kamēr vēl jūt, viņa turpinās kustēties. Kaut vai lēni, jo laiks ir sācis iet lieliem soļiem. Viņa netiek tam līdzi. Viņas pasaule griežas lēnāk, dzīvo mēnesi atpakaļ, vairākus vai pat gadus, bet dzīvo. Laiks atņem tuvo cilvēku, izdzēš siltumu no viņas pasaules. Viņa labprāt sasildītu trūdošo ķermeni ar savām pulsējošajām asinīm, bet var sāpēt citiem, ne viņai. Vairs neredz tālumā un apvārsnes no ir aizmiglots. Dzīvo kā biezā miglā tīta. Un tagad mūsu galvenais notikums. Ojāra Vācieša literārās prēmijas ikgadējā konkursa organizētāja ir Ādažu novada pašvaldība. Ar visu garo vēsturi Ādaži Carnikava un tagad Lielie Ādaži. Šogad Ojāra Vācieša dzejas prēmijas konkursā iesniegtas 11 grāmatas no 7 dažādām izdevniecībām. Un mums, kā muzejā, viss ir tā kā pa īstam, bez jebkādas digitalizācijas. Visas grāmatas ir jūsu priekšā, tās ir skatāmas, šķiramas, lasāmas. Lai arī cik liels pagodinājums ir būt Ojāra Vācieša prēmijas šīs izvērtēšanas komisijā, patiesi tas ir pagodinājums, bet vienlaikus tā ir arī ļoti liela atbildība.
tie ir vakari ne tikai radošiem, bet arī darošiem cilvēkiem. Tie ir vakari un tās ir dienas, lai tiešām pilnvērtīgi, dziļi, ar interesi iepazītos ar katra autora grāmatu un ar katru darbu tajā. Un es gribu izteikt paldies šodien katram no šiem žūrijas komisijas locekļiem, un es aicināšu katram arī veltīt siltus aplausus, jo patiesi, spriežot pēc diskusijām pie galda, tā interese ir bijusi dziļa, ar neviltotu ieinteresētību un ar neviltotu un patiesu tādu ieguldījumu, lai tiešām izceltu pašus labākos. Pēc paldies arī iepriekšējā gada uzvarētājai. Dažreiz ir ļoti cieņpilni vārdi, ka komisijai bija grūti izšķirties un mēs ļoti savā starpā diskutējām, bet šoreiz, ziniet, katrs burts šajā teikumā ir boldā, jo šī bija tiešām spraiga diskusija. Telpa bija liela, tas notika Cernikavas tautas namā, un mēs sasildījām temperatūru telpā būtiski augstāk nekā pirms mēs atnācām. Mēs dzīvojam ļoti sarežģītā laikā, un šoreiz arī krājumos ir ļoti daudz atspoguļots šis laiks un laikmets. Līdz ar to šī nav tikai dzeja, bet tas ir laikmeta iezīme, kur arī raksta mūsu vēsturi. Caur nakti, caur šo silto balto nakti, lietus smiedamies, caur zariem, caur šiem zaļiem, dzīviem zariem, lietus mīlēdams. Un sēdās pianists uz elektriskā krēsla. Ar 10 nerviem meklēdams vēl vienu miršanu uz sol un vienu celšanos uz si. Un tas ir Ojāra Vācieša klavieru koncerts, mazs fragmentiņš. Un tas ir mans mīļākais Ojāra Vācieša dzejols, kurus pirmoreiz izlasīju tikai pirms gada. Un man šķita, ka tas dzejols ir ļoti laikmetīgs. Un tā sajūta, ka ir ārkārtīgi lieli kontrasti, tādēļ, ka pēdējie gadi šķiet ļoti dramatiski un tādā neironiskā veidā. Viņi šķiet tādi patiesi dramatiski, un man šķiet tādos laikos tas kontrasts iezīmējas ļoti skaudri. Ojāra Vācieša literārā prēmija dzejā 2024. gadā tiek piešķirta Līvai Martai Rozei. Linda tādā ziņā, ka kopš ir sācies karš, man liekas, dzeja man ir kļūsi par tik lielu patvērumu kā vēl nekad, jo man liekas, katrs cilvēks, kurš raksta, kaut kādā veidā vairo labo šajā pasaulē. Paldies! Un tomēr, lai šie darbi nonāktu pie mums, nemazāk svarīgi ir arī izdevēji, un tāpēc šoreiz sadarbībā ar mūsu uzvarētāju žurnāla Punktum un atbalsta biedrībai par Martas Rozes dzejoļu krājuma struktūru izdošanu. Arī balvu. Paldies! Redz, kā mēs izdevām otro dzejoļu krājumu un uzreiz tas saņēma balvu. Bet es vēlos teikt, ka varbūt kāds nav pamanījis, ka šīs dzejas grāmatas un Līvas grāmata arī iznāk tieši Cernikavā.
Tas ir Cernikavas apgāds, un mēs mēģinām decentralizēt latviešu literatūru kaut cik. Paldies! Un savā ziņā tieši šī izdevēju ieguldījums un tas, kā izskatīsies šis ceļojums kopā ar dzejas krājumu, žūrija jau 2. gadu ir iedvesmojis piešķirt arī tādu īpašu atzinību par dzejoļu krājumu dizainu. Un, ja žūrijai gāja tiešām izaicinoši ar vērtēšanu pašiem dzejoļiem, tad absolūtā vienprātībā diezgan īsā laikā žūrija vienojās par to, ka šoreiz atzinības raksts un pateicība ir Esterei Betijai Grāverei par dzejoļu krājumu 2 otrās. Un tie, kas vēl nav manījuši un nav pataustījuši un novērtējuši, aicinu iepazīties arī ar to, kā izskatās krājumi, ne tikai kāds ir viņa saturs. Un šodien vai mums ir varbūt autors, jā, tad autori mēs varētu pasniegt balvu un aicināt nodot. Ziedi. Paldies. Liels paldies. Estere tagad mācos Nīderlandē, un tāpēc es saņemu šo balvu. Varbūt pat galvenais ir, kā grāmata izskatās. Tas saturs jau nav tik svarīgs. Un tagad pēc mūsu programmas mēs aicinām šā gada prēmijas ieguvēju lasīt savu dzeju. Man liekas, tāda atgriešanās pie pazemības, saņemot tik lielu balvu, varētu būt palasīt kaut ko par mušām. Pa virtuves logu iespīdēja saulīte. Izbalojušie matiņi uz rokām iemirdzējās smalki svītrotu līniju rakstā. Mirkli pievēru acis. Uz mazā pirkstiņa uzliedās istabas muša un sāka viegliņām tekalēt pa epidermas neregulārajiem trīsstūrīšiem un rombiem. Es lasīju Bukovski, uz acīm bija brilles, un redzēju mazus matiņus arī uz viņas ķermeņa. Viņa rūpīgi notīrīja savus priekšējās kājiņas un ar savu mazo snuķi sāka metodisku mana pirksta inspekciju. Un es domāju, kāpēc visi viņas tā ienīst? Es neatceros, kad kāds pēdējo reizi tik maigi man pieskārās, un neviens nekad to nebija darījis tik ilgstoši. Arī tad ne, kad es sagriezos, uzkrisdam uz pudeļa lauskām, un mani vajadzēja pārsiet. Es neatceros, vai kāds jau kad būtu notīrījis savas rokas pirms pieskaršanās manām. Varbūt man vajadzētu dot viņai vārdu? Muļķības. Man nevajag viņu padarīt par savu. Es atkal pievēru acis. Kad atvēru, muša joprojām bija turpat, un gar manām acīm lēkāja melni punktiņi, it kā dzīve būtu kārtējā atklāsmē iebliezusi man pa pakausi. Neviens man nav jāatdarina, un nevienam nav jāizpatīk, un nozīmes nav nekam, ko saku vai ko kāds teicis man. Cilvēki nepārtraukti vervelē visādas muļķības, un katrs dzird kaut ko pilnīgi citu. Katru rītu tiek nodzēsti visi parādi un saistības, un mana griba tajā visā ir vienīgais, kam ir nozīme. Muša joprojām bija turpat. Lidmašīnu dzinēja rūca tālumā. Aiz sienas kaimiņi atskaņoja savu mūžu. Toaletē atkal tecēja pods pēc manām rīta darīšanām, un es jūtu, kā ar gaišu skaņu zemeslode lēnītiņām griežas. Lēni, lēni, ierūcās ledus skapis.
Nāvembris. Lietus grabinās pret metāla jumtu, tumsi iesūcas manī kā sūklī. Mansardu apdzīvo tūkstošiem mušu, rāpo pa manām krūtīm. Vēlāk sapnī mēs iebraucām ar mašīnu dīķī, ledus augstās spīlēs, līdz cirkšņiem mani sagrābis ūdens, aizmidzis tēvs pie stūras.